Mēs sākam mūsu Bībeles stundu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Šodien mēs Dievu vārdu mācīsimies par kristību. Šodien mūsu pestītāja Jēzus kristīšanas diena. Un tas ir laba reize, kad arī mācīties arī viena no mūsu ticības mācības sākumiem par kristību kā tādu. Mateja evaņģēlijas 3. nodaļa 13. pāns. Jēzus devās no Galilejas uz Jordānu un ieradās pie Jāņa, lai tas viņu kristītu. Bet Jānis viņu atturēja sacīdams: man vajag tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Bet Jēzus viņiem atbildēja: tam tā jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Tad Jānis viņam atļāva. Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens un reizi debesis atvērās, un viņš redzēja Dieva garu nākam kā balodi un nolaižamies uz viņu. Un redzi, balss no debesīm sacīja: šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Āmen. Lūksimies Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka mums ir Bībeles stunda, ka mēs varam uzzināt patiesību. Pasaulē ir daudz dažādi vārdi, bet Tavs vārds paliek mūžīgi. Lūdzamies katru mūsu sirdi, kas esam šeit klāt, svētī, lai atklājās Tavu žēlastību un Tavu mīlestību pret mums un visu pasauli. Mēs Tev lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Tātad šodien ir temats par kristību. Mārtiņa Lutera mazajā katehismā, tas, ko parasti luterāņi mācās pirms kristībām pieaugušie, un ko bērni apgūst bērnībā, ir Mārtiņa Lutera mazais katehisms, ir mazā mācība, mazā kristīgā mācība. Un tur ir rakstīts par to, tātad, kas ir kristība. Kristība ir ūdens ar Dieva vārdu savienots un izpildīts pēc Dieva pavēles. Tātad kristība nav vienkārši rituāls. Tas nav domāts, lai mums būtu ērti un labi, varētu pat teikt tā arī. Tas ir pēc Dieva pavēles jāizpilda. Varētu teikt tā, ka kristība ir apmēram tā. Dievs saka: tu esi ticīgs, viņš saka, tev ir mūžīgā dzīvība, bet ej un kristies. Un cilvēki tad uzdod jautājumā, kāpēc man kristīties, es jau ticu. Es taču neesmu mazs bērns. Tātad neiet runa, ka tas ir rituāls, ar kur palīdzību mēs iezīmējam cilvēkus. Lūk, tad viņš pieder kristīgai draudzē, mūsu baznīcē. Jēzus vienkārši to pavēlēja, sacīdams: ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tātad mūsu kristība ir pamatota tāpēc, ka Jēzus pavēla iet visas tautas darīt par mācekļiem un tās kristīt. Un mācīt. Un mēs varētu teikt, ka kristību nevar atdalīt no mācīšanas. Tad, kad kristība ir tikai rituāls, tad nav mācīšanas. Tad, kad ir mācīšana, tad kristība īsti iederās arī. Kāpēc ir vajadzīgs mācīt? Tāpēc, ka cilvēki bez mācīšanas nekam netic. Pat par Jēzu, kad viņš bija zemes virsū,
kad Jēzus darīja savus Dieva brīnumus, un šie brīnumi viennozīmīgi parādīja, ka Jēzus ir kungs un Dievs. Viņš dziedināja aklos, dziedināja kurlos, dziedināja mēmos, dziedināja tos, kas ir nespēcīgi, nevar paiet. Mēs tos sakām tā vienkārši pizle, bet tie bija tie nespēcīgi, ja? Un tie sāk staigāt, tad tie bija brīnumi lieli, neredzēti brīnumi, ļoti daudz brīnumu, viens pēc otru katru dienu. Mēs jau būtu satraukti, ja vienreiz gadā kaut kas tās notiktu. Bet Jēzus parādīja, ka pie viņa ir vienmēr brīnumi, ka pie viņam vienmēr ir palīdzība, ka viņš tā kā Dievs rīkojās, nevis kā cilvēki. Cilvēki, lai sagatavotos lūgšanu, dievkalpojumiem, dziedināšanu, dievkalpojumiem, ļoti bieži vien lūdzās, daudz Dievu gatavojās, kļūst atturīgi, gavē. Jēzus vispār negavēja, ēd un dzēra, viņi visādi par to apsaukāja un dziedināja visu pēc kārtas. Tātad Jēzus darīja to, tāpēc, ka viņā bija Dieva spēks iekšā. Un viņš pats sevi apzīmēja par Dievu. Un ka kāds mēģināja viņu apstrīdēt un vaicāja viņam, kā tu vari drīksti darīt tā sevi saukt par Dievu. Viņš teica, ja es nedaru savu debesu Tēva darbus, tad neticiet man. Bet ja es daru, tad jums ir jātic, ko es par sevīm saku. Tā viens saprātīgs cilvēks teica, mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa. Tātad, ja Jēzus saka, es esmu Dievs, un debesu Tēvs apvainojās par to, saka, kāds tu Dievs, tu esi man tikai dēls vien. Tu esi tikai cilvēks. Tad viņš pievērtu visu to pasākumu ciet. Aizvērtu ciet un teiktu, visu. Tu esi kļūst lepns sev par Dievu nosaucis, nebūs tev brīnumu vairāk, nebūs mirušu augšām celšanās, nekā tev nebūs vairāk. Bet turpinās, vēl vairāk turpinās, katru reizi vēl vairāk. Ko tas mums pierāda? Ka debesu Tēvs visu, ko Jēzus runā, atzīst pilnībā. Ja Jēzus saka, es esmu ar Tēvu viens, tā tad esmu Dievs, debesu Tēvs saka, jā, tu tāds esi, tu esi Dievs. Lūk, kas ir attiecībā par Jēzu. Un viņš mums pavēlēja, viņš, Dievs pats, mums pavēlēja, lai mēs kļūstam par viņa mācekļiem, jo viņš pats ne tikai brīnumus darīja, bet arī mācīja. Un Bībelē pat rakstīts, ka tad, kad viņam iežēlojās sirds par cilvēkiem, tad viņš viņus daudz mācīja. Tātad nevis rādīja brīnumus, kad viņam iežēlojas sirds, bet daudz viņus mācīja. Tātad Dieva vārda mācība ir ļoti svarīga, un dariet par mācekļiem, tā ir paša Jēzus darba turpināšana. Tā ir Jēzus darba turpināšana, ja mēs to darām. Otrs, te ir rakstīts, kā par mācekļiem top. Un, lai taptu par mācekli, jātop kristītam. Lielākais droši vien jautājums ir par to, kā kristīt un cik vecus kristīt. Pati kristību pavēle mums nedod nekādu ieskatu, kā kristība tiek darīta. Arī nedod ieskatu par to, kas ir domāts, kurus būtu jākrista, izņemot to, ka tām ir jābūt visām tautām. Nu, un tad atkarībā no ticības kristieši arī dara tālāk.
Viņiem, protams, bija paraugs, kā darīt. Un paraugs bija divējāds. Kristība ir saistīta ar jūdu rituālu, ko sauca par mazgāšanas, jeb attīrīšanas rituālu. Rokas, piemēram, tad saka, vajadzēja mazgāt rokas pirms ēšanas. Šeit nav domātas ar ziepēm mazgāt rokas. Jā, higienas dēļ. Tās tā nav domāts. Tas ir domāts mazgāt šķīstīšanas, jeb attīrīšanas traukā, kas bija nolikts pie mājas ar domu, ka tur ir speciāls ūdenis, lai cilvēks sev varētu atmazgāt no netīrības pasaules ar mirušajiem, ar maitu, dzīvniekiem, tad, lai veiktu Mūzes baušļos ūdens rituālus. Tātad, jo Mūzes bauslībā ir daudzas pavēles. Sievietei jāšķīstās pēc mēneša reizēm, sievietei jāšķīstās pēc dzemdībām, pēc mirušo pieskāršanās jāšķīstās, pēc maitas aizskāršanas jāšķīstās, pie nešķīsta dzīvnieka aizskāršanas jāšķīstās. Ko tas nozīmē? Tas būtībā nozīmē ar ūdeni sevi nomazgāt, vismaz rokas un sevi. Un tas bija kļuvis jau par rituālu, nevis higienas dēļ, bet tu iemērsi tās rokas, lai izpildītu Dievu pavēli. Jā, tu to seju nomazgā. Musulmaņiem arī līdzīgi rituāli vēl līdz šai dienai pastāv. Tātad rituāla mazgāšanās. Kuru izveidojās kristība? Kristība izveidojās jūdiem tādā nozīmē, ka, kad pagāni, klausoties jūdu sludinātājus, kļūt ticīgi uz Dievu, viņi izteica domu, vai mēs varētu pievienoties jums. Un jūdi domāja, kādā veidā viņus tad pievienot. Kur tas būs brīdis, ka viņš no pagāna kļūst par jūdu? Ar vīriešiem varētu vēl būt skaidri. Viņus tiek apgraizīti. Labi. Bet kā ar sievietēm? Jā. Tāpēc viņi izdomāja viennozīmīgi, ka papildus vīriešu apgraizīšanai viņiem ir vēl viens rituāls, šī rituālā nomazgāšanās. Rituālā nomazgāšanās. Un rezultāts ir, ja tu pārēji no pagānu ticības uz jūdu ticību, ne tikai vien vīriešiem jāpild apgraizīšana, bet tev ir jāpasaka ticības apliecība, klausies Izraēla. Tas Dievs ir viens Dievs, tas kungs, jā, un nav neviena cita dieva, jā. Kā rezultātā, un tālāk tātad viņiem vajadzēja ar šo ūdeni tikt mazgātiem. Lūk, tās tad bija šis tās kristības rituālu izcelšanās. Jānis Kristītājs, kurš kristīja Jēzu, viņš to darīja Jordānas upē. Pie viņa nāca daudzi cilvēki, un viņa kristība bija ļoti neparasta jūdiem, jo jūdus nevajadzēja kristīt pēc jūdu domām. Jūdi piezima jau ar apsolījumiem. Jūdi uzskatīja, ka pietiek, kad viņus aiznes uz templi un stāda priekšā Dievam, un ka to ir cauri. Jo viņi nav taču nec grēcinieki, viņi nav pagāni, ar viņiem viss ir kārtībā. Jānis Kristītājs ar savu kristību vienkārši paziņoja visai jūdu tautai, ka visi ir grēcinieki, ne tikai pagāni, bet arī jūdi. Un ka par zīme tam, ka viņi ir to sapratuši un atnāk izsūdzēt savus grēkus, kad viņus pakļauj tam pašam rituālam, kā pagānu grēciniekus, kuri atgriežās
ticībā pie viena Dieva. No saviem daudzajiem dieviem pie viena Dieva. Tad to pašu rituālu izpildīja. Un to viņš nosauca par kristību uz grēku piedošanu. Tātad es atzīstos, ka esmu grēcinieks, to nožēloju, un tā ir zīme, ka Dievs tavus grēkus piedod. Bet Jānis Kristītājs teica vienu ļoti būtisku frāzi tajā brīdī. Es jūs kristīju ar ūdeni, bet pēc manis nāk tas, kas kristīs jūs svētajā garā. Ar to Dievs norādīja, ka kristība ar ūdeni vienu nevar izglābt, ja kristībā nenāk kāds spēcīgāks ar svēto garu. Un tāpēc, kad mēs uzdodam jautājumu, vai Jāņa kristība ir tāda pati, kā mēs esam tapuši nokristīti, mēs varam droši atbildēt. Nē, tā nav tāda pati, jo nebija svētā gara. Kad Jānis kristīja, svētais gars nenāca ne pār vienu kristīto. Ne pār vienu. Pat par mācekļiem, kas sekoja līdzi Jēzum un ar viņu bija kopā pēdējā mīlestā, Jēzus viņiem teica, kad svētais gars aizstāvis ir jums blakus, bet viņš nāks un dzīvos jūsos. Tātad viņš vēl nebija nevienā, bet viņš nāks un dzīvos jūsos. Un ir paskaidrojums, jo tamī laikā vēl nebija svētais gars izliets. Tātad Jāņa kristība nedeva Dieva dāvanu cilvēkiem. Savukārt, ko Pēteris saka tad, kad Jēzus bija miris par cilvēku grēkiem, bija uzcēlies augšā 3. dienā un 40. dienā aizgājis pie debesu Tēva, Pēteris saka, atgriezieties no grēkiem, lai ik viens tiek kristīts Jēzus vārdā un saņem grēku piedošanu un svētā gara dāvanu. Tātad, kad mēs redzam šo kristību, kuru mēs esam kristīti, mēs redzam, tur bez grēka piedošanas nāk viena dāvana klāt. Dieva svētais gars. Svētais gars kā dāvana nāk un mūsos sāk dzīvot. Lūk, kāpēc mūsu kristība atšķirās no Jāņa kristības. Pašā būtiskajā, jo Jānis teica, es jūs kristīju ūdenī, bet pēc manis nāk tas, kas jūs kristīs svētajā garā. Savukārt, kas notika, kad mēs tikām kristīti? Ūdens pats par sevīm, pats no sevis, nevar darīt brīnumu darbus. Jānis Kristītājs to arī teica. Bet Jēzus ir tas, kas dara šajā kristībā brīnumu darbus. Viņš sūta svēto garu un svētais gars mūsos paliek un dzīvo. Tāpēc mēs saņemam ne tikai grēku piedošanu, bet arī svētā gara līdzdalību un vadību mūsu dzīvē. Tagad nākamais, kāpēc tomēr tālāk atkal Jēzus atkārto mācīt vai atkal visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un tā varbūt arī ir laba atbilde uz tieši šo jautājumu, kāpēc vienā baznīcā bērnus krista un citā nekrista. Tie, kas nekrista bērnus, viņi saka, bērni ticēt nevar, viņus ir jāmāca. Savukārt, otri saka, bērni ticēt var, bet viņus jāmāca. Es jums kā mācītājs varu pateikt, bez mācīšanas ik viens nekristītais kļūs atkal par pagānu.
Ir tik daudz piemēru, ka tie, kas izgājuši ļoti kārtīgas kristību mācības, mani ļoti aizrāva sākumā ideja uz ļoti ilgām un garām kristību mācībām. Man stāstīja, kad Zviedru baznīcā esot, kaimiņos esot, iesvētīja mācības reizi nedēļā un veselu gadu. Bet tad es uzdevu pie sevis jautājumu, ja viņiem veselu gadu ir iesvētīja mācības, bet tik maz ticīgo tur ir, vai jēga gada viņus mācīt? Un jautājums, ko mācīt tad tālāk? Nākamais, ko viņi tur māca? Kā var mācīt veselu gadu? Un Zviedru tautai vēl joprojām nav sajēga par to, kas ir Jēzus. Ko tad viņi tur māca veselu gadu? Toties esmu pieredzējis, ka tie, kas tiek mācīti kaut vai īsu laiku, un tiek kristīti, un paliek tādā baznīcā, turpina mācīties, viņi izaug par kārtīgiem kristiešiem. Redzi, tām apmācībām pirms kristības nav lielas jēgas, ja šis cilvēks nav Dieva aicināts. Pie tam arī ļoti interesanti, ka baznīcu mācītāji, kurās bērnus nekad nekrista. Es viņam esmu uzdevis jautājumu, vai tiešām, kad jums tādas ļoti garas mācības notiek, vai tiešām, kad jums cilvēki, kiem pašiem jānāk lūgt mācītājam kristību. Pie tam tā ļoti cītīgi jālūdz, nejautā vienkārši, es gribu nokristīties. Jo viņi vispār sāka mācīt viņus tikai tad, kad viņi jau ir ilgāku laiku izteikuši vēlēšanos nokristīties. Es teicu, vai tiešām jums arī viņi vienmēr paliek jūsu draudzē un paliek ticīgi? Un atbildēja, nē. Viņš saka, tāpat kā pie jums, arī mums viņi nezin, kāpēc pazūd. Mazāk, bet vienalga pazūd. Tad kā tas var būt, ka pēc tik ilga laika, viņi ilgu laiku nāca uz dievkalpojumu, viņi tika ilgi mācīti, viņi tika pagremdēti ūdenī pilnībā iekšā, upē vai baseinā. Un tad piepeši kaut kur aizgāja un pazuda. Tāpēc atcerēsimies, kā tikai Dieva debes tēva aicinātie ir tie, kas tic un paliek. Tiem, kuriem tā ir bijuši personīga vēlēšanās, jeb kādu iemeslu dēļ, personīga tikai vēlēšanās. Tie arī nepaliks. Kāpēc? Tāpēc, kad viņi secina, es esmu izdarījis nepareizi izvēli. Un tad es izvēlos vairs neiet uz baznīcu. Jo te man kļuva garlaicīgi, visu laiku viens un tas pats ir. Viens un tas pats. Bet tur ir interesantāk. Tur ir kaut kas jauns, tur ir aizraujošāks. Un es pat nesaukšu, kas ir aizraujošs, tāpēc, ka es negribu nevienam reklāmu darīt, vai jūs domājat, ka vajag kaut ko aizraujošu. Bet es jums pastāstīšu, kas paliek baznīcā. Vai nu ļoti slinki cilvēki, kuriem vienkārši neko negribas meklēt jaunu, vai arī tiem, kam vajadzīga ir Dieva valstība. Kam ir Dieva valstība vajadzīga. Un neko citu, nav viņam citu mērķu dzīvē liela. Viņi vairs šī pasaulē neredz neko iekārojamu, tik ļoti kā atstātu draudzi, jo viņiem ir viens cits liels mērķis – Dieva valstība. Kā Jēzus teica, dzenieties pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Tie arī paliek patiesībā. Tie šos vārdus uztver ļoti nopietni. Kā es esmu cilvēkiem parasti teicis un atkārtošu vēlreiz. Neviens Dieva vārds nav teorija. Plika teorija. Tiem, kas grib mūžīgo dzīvību. Saprotiet,
Jo viņi šo Dievu vārdu grib, lai dabūtu mūžīgo dzīvību. Bet ja mēs gribam Dievu vārdu, kas mums palīdzētu kļūt labākas veselības, nodrošināt vecumdienas, prieku, līgsmību, labsajūtu, tad mums ir kaudze ar visādiem piedāvājumiem apkārt, kur mēs varam pavadīt svētdienu, sestdienu un citas dienas, lai uzlabotu savus finanses, vismaz domās finanses uzlabotu, labsajūtu, veselību, prieku un tā tālāk. Ieslēdz humora kanālu, smejies līdz apnīk. Vajag veselību pēc žurnālu zīmtnieks. Nē, Jā, skaties, kādi tur būri tev visādus padomus dod. Paburies tur, padari to, izdari šito, kliec veselāks. Mazāk laika jātērē. Mazāk naudas jātērē. Redziet, tad, ka mums vajag tikai šādas lietas, zemes lietas, mums padomu devēji ir pilna pasaule. Nepalīdzēja vienā vietā, iesim meklēsim otrā vietā. Bet māsas un brāļi, mēs šeit esam nevis veselības uzlabošanas dēļ un ne finansu uzlabošanas dēļ, bet mēs esam, jo Dievs mums ir devis izcilu piedāvājumu. Un tas ir tikai viens un nav cita piedāvājuma vairāk. Saņemt varētu teikt tā, vienā vietā saņemt visu, kas attiecās uz mūžīgo dzīvību. Šeit mēs varam dabūt visu savu grēku piedošanu. Šeit mēs varam dabūt Dieva klātbūtni, kas citiem cilvēkiem ir, liekas absurda ideja, ka Dievs varētu būt klāt cilvēkam. Šeit mēs dabūjam caurlaidi un apliecību Dieva valstībā tikt iekšā. Mums pat ceļojumu plānu uzraksta priekšā. Un pastāsta, kā tas viss būs. Tātad tiem, kas kāro nonāk pie Dieva debesu valstībā, šeit ir visas vajadzīgās lietas. Lūk, tieši tas ir tas, kas ir pie Jēzus Kristus, kad saka, jūs kristīs svētajā garā. Ko Dieva gars, kur ir iemājojies, viņš arī tur rada šo vēlmi nonākt Dieva valstībā. Piemēram, viena no lielām cilvēku tādām neapmierinātām, neticīgu lietām. Ja Dievs ir, kāpēc tad vēl ir slimības un ciešanas? Un man uzreiz jāatbild, kāpēc jūs tik švaki domājat par Dievu? Vajadzēja uzdot jautājumu. Ja Dievs ir, kāpēc cilvēki mirst? Slimības vēl var atveseļoties. Ciešanas kaut kad beigsies. Ko darīt ar nāvi? Kāpēc cilvēki nerunā, ja Dievs ir, kāpēc mirst cilvēki? Par to vajadzētu runāt. Un Dievs dod atbildi. Tāpēc, ka jūs no manis esat novērsušies. Un es jums nevaru palīdzēt. Jo jūs negribat manu palīdzību. Jūs atraidat manu mūžīgo dzīvību. Tāpēc arī jūs mirstat. Vismaz cilvēki, ja uzdotu radikālus jautājumus, nevis tādus sāslimu. Es taču ticēju Dievam, kāpēc es tik smagi sāslimu? Es tā domāju, ka man labi būs viss. Jēzus neteica, ka būs labi. Ka mēs neslimosim, ka mums nesāpēs, ka mums nedarīs pāri neviens cilvēks. Jēzus teica, ka visu viņi to darīs jums manis dēļ, bet viņš teica, ka jūs, ja būsiet izturīgi ticībā, savas dvēseles izglābsiet. Tad atkal iet runa tikai par mūžīgo dzīvību, vai nonāksim debesu valstībā. Tas ir pats svarīgākais, lai mēs saprastu, ko Jēzus mums dod un ko viņš mums nav apsolījis dot.
Man, piemēram, arī uzdeva mana meita jautājumu, kāpēc Jēzus mani dziedināja no tās slimības uzreiz, bet no citām slimībām nedziedina uzreiz? Jā, kāpēc man ilgstoši mājās jāsēž? Tas mums bija iespēja, protams, izrunāt, un mēs izrādījās, ka viņai personīgi mums nepatika uz skolu iet. Tas nebija pareizais jautājums. Patiesībā viņai nemaz negribējās iet. Nebija pārāk labas attiecības ar klases biedriem. Tātad skolā nemaz nepatīk. Un nav nekādas vēlēšanās. Vienīgais, kas viņai patiktu, neiet uz skolu un palikt mājās. Un neslimot. Jā. Tātad dažās sarunās var atklāties ļoti interesants moments, ka tāds apgalvojums, kāpēc, nemaz nav pareizs jautājums uzdos. Parasti ar šādiem jautājumiem mēs maskējam, noslēpjam savu īsto jautājumu. Jēzum ir vienmēr jāuzdod ir īstie jautājumi, un īstie jautājumi parasti saistīti tikai ar mūsu pašu dzīvību. Tikai mana dzīvība, tā ir pati būtiskākā. Un Jēzus dod ar atbildi sacīdams, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Es esmu ceļš, viņš saka, kas tevi aizvedīs debesu valstībā. Es esmu patiesība. Visu, kas tev par Dievu nav zināms un ko vajag zināt, es tev pateikšu. Un es esmu mūžīgā dzīvība, pēc kā tu kāro. Un kur tev šķiet, kuras nav. Bet viņa ir. Jēzus saka, tas esmu es. Tātad mēs ticēsim Jēzum, un mēs pie viņa tversimies, un Bībeles stundā mēs vienmēr un dievkalpojumos dzirdēsim par Jēzu. Tāpēc mācības ir visu laiku par Jēzu, par viņa apsolījumiem, par Dieva plāniem, un nebūs mums mācības, kā finanses savas sakārtot krīzes apstākļos. Mums nebūs mācības, kā iegūt labāku veselību. Mums būs mācība par to, kā lūgt visas lietas no Dieva. Kā uzticēties, neatkarīgi no tā, kas ir tava problēma. Tas mums būs. Un mums nebūs visādi veltīgu apsolījumu, jo atcerieties, galu galā visi no mums klātesošiem agri vai vēlu pametīs šo pasauli. Un neviens no mums šeit mūžīgi nedzīvos. Tāpēc labāk Dievam prasa nevis, kāpēc es saslimu, bet prasa, kāpēc mēs mirstam un kā man mūžīgu dzīvību dabūt. Un Dievs to atbildēs un teiks, visu, kas vajadzīgs. Viņš parādīs Jēzus, tā ir mana atbilde tev, tā ir mūžīgā dzīvība. Tici viņam, un tu dzīvosi mūžīgi. To mēs mācīsim un mācīsim un mācīsim. Protams, Jēzus mācekļiem ir savs dzīves veids. Un Jēzus īstie mācekļi visi ir tie, kas ir grēcinieki. Vienkārši par Jēzus mācekli nevar kļūt svēts cilvēks. Par Jēzus mācekļi kļūst visi tie, kas nāk un saka, es esmu grēkojis pret debesīm un pret zemi. Es pret visiem esmu grēkojis. Nav nekas, ko es nebūtu darījis ļaunu. Tādus viņš pieņem. Vai Bībelē kaut kur tā rakstīts? Jā. Tāda, kad Pēteris, apustulis Pēteris, ieraudzīja brīnumu, ka viņi saķēra milzīgu pulku ar zivīm. Milzīgu pulku zivīm. Gaišas dienas laikā viņi noķēra nakts zivis. Viņš paskatījās uz Jēzu un nobijās un teica, ej prom no manis, es esmu grēcīgs cilvēks. Ziniet, es nedomāju, ka mūsu sabiedrība ir daudz augstākā morālē, kā jūdu sabiedrība senos laikos. Mums visiem būtu jāsaka, Jēzu ej prom, mēs esam pārmērīgi grēcīgi. Un labi, ka Jēzus neiet prom. Un tādus visādas runas neklausās.
Jāsaka, paldies Dievam, ka viņš nepilda visus mūsu lūgumus, jo, ja viņš pildītu visus mūsu lūgumus, tad Jēzus no Pētera aiziet projām. Tad viņš nekad par Jēzus mācekli nebūtu palicis un apustuli. Un tā arī mums Jēzus māca, atzīstoties grēkos, mācot mums, kāda ir dzīve ar viņu kopā, un mācot mūs vienmēr atgriezties pie žēlastības vietas, lai tad, kad esam grēkojuši, mēs varētu saņemt grēku piedošanu. Un atkal no jauna sākt visu, atkal no jauna. Tāpēc arī apostols Jānis raksta 1. vēstulē 2. nodaļā, ja kāds no mums krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā Kristus, kas ir taisns. Tā ir mūsu visu cerība. Jo bez viņa nav mums nekādu cerību vispār. Nu, lūk, tāpēc mēs Jēzu sākumā pasludinām. Sakot, viņš ir Dieva dēls, kas ir par taviem grēkiem miris. Viņš tavus grēkus piedod un aicina savā valstībā. Atsaucies viņam. Ticīgais atsaucās, tad viņš tiek kristīts Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, un tad viņu atkal jāturpina mācīt. Tāpēc rezultāts ir pilnīgi neatkarīgs tiem, kādā vecumā tu topi kristīts. Jo, ja tu neturpini mācības pēc kristības, tu kļūsi par pagānu viennozīmīgi. Ja turpini, tad Dieva gars vienmēr runās uz tavu sirdi, runās, un tu kļūsi ticīgs. Un kāds ir labi mācīšanai? Mācīšanai ir labi tas, ka tas nav uz aklo, nav pa tumšo. Ir viena lieta, kad es paņemu, saku, tev tam ir jātic, jo tu neticēsi, būs ēlē iekšā viss cauri. Tā nav mācīšana, tā ir sprieduma pasludināšana. Tāpēc, ka Jēzus saka, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība, kas netic, tas ir Dieva dusmās atrodās. Bet tā nav mācīšana, tā ir sludināšana. Kas savukārt, kad ir mācīšana? Tad mēs tā kā apustuļi savus vēstules raksta. Apustuļu vēstules draudzē, vēstuli romiešiem, korintiešiem, galatiešiem. Tās bībeles daļas ir mācību vēstules draudzē, kur Dieva plāni tiek izskaidroti. Lai kristiešu ticība būtu stiprāka, viņus ir jāmāca, viņiem ir jāsaprot. Lai viņi varētu būt Jēzus draugi, viņiem ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka visi Jēzus vārdi ir patiesi. Tātad viņiem ir jāsaprot. Tāpēc mācīšana turpinās nepārtraukti, lai mēs Jēzu saprotam un mūsu ticība kļūtu stiprāka. Un otrs, mācīšanai parasti ir rezultāts. Rīcība. Ja nav rīcības, ko mēs darām, mēs atgriežamies atpakaļ pie nokavētās stundas vai nesapratās stundas un mācam atkal. Kāpēc? Lai būtu rīcība. Jo kristīgā ticība nav teorija, tā ir tā skaitā arī rīcība. Kāda viņa rīcība ir? Vispirms, Jēzus saka, kas man apliecinās cilvēku priekšā. To es apliecināšu savu Tēva priekšā. Tātad tu tici, ka Jēzus ir Dieva dēls. Ko tu dari? Tu to apliecini. Vienkārši. Nākamais. Tu tici, ka Dieva bauši ir labi. Kā to var apliecināt, ka viņi ir labi? Kādā veidā mēs varam apliecināt, ka Dieva bauši ir labi? Dzīvot. Tad darīt cenšoties viņus darīt pats par sevi. Tas nenozīmē, ka mēs visus viņus izpildīsim, bet ja mēs nevienu necenšamies pildīt, tad kas tā par liecību?
Tātad mēs viennozīmīgi saprotam, ka kristīgā ticība arī mūs mudina uz labiem darbiem. Un mudinājums ir, jo spēcīgāks ir tad, ja mēs saprotam, ko šis mudinājums mums liek darīt. Tātad mācības pēc kristības ir nepieciešamas pilnīgi visiem cilvēkiem. Ne tikai garīdzniekam, tātad man mācītājiem, bet visiem ir nepieciešams šī mācīšanās. Lai ticība nepazustu, tātad viens, atcerēsimies, kas nemācās, parasti kļūst par pagānu. Otrs, lai šo dzīvības ceļu, mēs varētu apliecināt citiem, mums ir jāatkārto, kamēr mēs zinām pareizi. Un trešais, mēs apliecinām arī, ka Dieva likumi ir labi. Bet to mēs apliecinām tad, kad mēs viņus saprotam un ar darbiem apliecinām. Kāpēc mums vēl jāturpina mācīt? Tāpēc, ka tad, kad cilvēki iepazīst to, ka baušļi ir labi, viņi nonāk nelielā situācijā, ka viņiem gribās ar laba darīšanu iemantot debesis. Kamēr mums ir grūti pildīt Dieva baušļus, mēs lūdzam, Dieva žēlastība, Dievs apžēlojas par mani, es nevaru to baušļu izpildīt. Lūdzu, palīdzi man. Tad mēs meklējam žēlastību. Bet tikko mēs sākam pildīt to bausli, kas mums likās neizpildāms, diemžēl mūsu sirdis sāk vērsties uz citu ļoti lielu nosodīšanu. Mēs aizmirstam, ka bijām līdzīgi. Un otrs, mēs sākam domāt, ka debesīs nonākšu, kad labi daru tagad visu. Beidzot, es esmu drošs, ka būšu debesīs, jo lūk, esmu sācis darīt. Mums ir jāmāc un jāatkārto, ka debesīs mēs nenonāksim tāpēc. Bet tāpēc, ka mūsu pestītājs Jēzus tapa par cilvēku, piedzima no jaunavas Marijas, tika tiesāts, mocīts un krustā piesists, kad Poncijas Pilāts valdīja Jūdas zemē. Netaisniem cilvēkiem, mums tika viņa dēļ piedoti grēki, bet viņš samaksāja ar savu dzīvību par to. Un tad viņš nonāca ēlēja mirušo pasaulē. Tur viņš sagrāva velna varu un atbruņoja viņu. Un tad viņš uzvarēja nāvi 3. dienā. Un tika parādīts visiem, ka Dieva dēls ir. Nāvi viņu nespēja uzvarēt. Lūk, mums tas ir jāsaprot, ka tas notiek visiem žēlastības dēļ, Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ. Nav nekas, ko mēs būtu varējuši darīt, lai sevi izglābtu, un nekas nebūs tāds, ko mēs varētu vēl izdarīt. Nekas. To atcerēsimies. Un to arī nepieciešams atkārtot cilvēkam, lai viņš ar baušļu palīdzību neiznīcinātu Jēzus darbu savā dzīvē. Tāpēc mums vajag mācības. Tātad atcerieties, ir tie kāpēc mācības vajadzīgas ir, tāpēc, lai mēs Jēzu varētu apliecināt, mums ir jāzina, kā mēs ticam. Otrs, lai mēs varētu labu darīt, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Dieva balsis ir pilnīgi labs un mēs saprotam viņa jēgu un nozīmi pilnībā. Ka mums nav šaubas par viņa pildīšanu. Lai esam viņa draugi. Un trešais, lai nekļūstam līdzīgi farizējiem un rakstu mācītājiem.
kas ar baušļu palīdzību nīcināja ārā Jēzus pestītāja darbu. Tāpēc mēs turpinām mācīties. Savukārt pēdējais ir par Jēzus kristībām. Bet kāpēc Jēzus? Kāpēc viņam būtu jākristās? Jo mēs taču esam grēcinieki. Mēs saprotam, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs grēkus piedot, mums ir vajadzīga Dieva gara ienākšana manī, iekšā manī, lai viņš man palīdzētu, izglābtu mani un manu sirdi pagrieztu pret Dievu. Bet kur ta Jēzu? Vai ta viņš sirds bija prom no Dieva? Nebija. Vai Jēzus bija svešinieks Dievam? Nebija svešinieks, paša dēls. Viņš pat teica, mans mīļais dēls reku ir. Nevienu cilvēku viņš neteica, mans mīļais dēls. Nevienam eņģelim viņš neteica, mans mīļais dēls. Bet tieši uz Jēzu. Kā teica viņš? Tāpēc, ka šī kristība apzīmē to, ka Jēzus kļūst līdzīgs par mums, kā mēs. Jo pirms kristības viņš tika nests templī kā svešinieks Dieva priekšā. Viņu apgraizīja, it kā viņam nebūtu ar tēvu attiecības un derība. To sauc par Jēzus pazemošanos. Jēzus kļuva līdzīgs, Bībele rakstīts mums visās lietās. Pat kārdinājumos. Un kristībā, kad viņš nāca, lai pakļautos visām debes tēva prasībām. Un nevis tāpēc, ka viņš būtu kādu pārkāpis, bet lai kļūtu līdzīgs cilvēkiem. Salīdzināšanās notika ar cilvēku. Visās iespējamās dzīves jomās, izņemot grēkā. Tā ir Bībelē rakstīts. Viņš ir kārdināts, tapis tāpat kā mēs, bet tikai bez grēka. Visās citās lietās viņa dzīve ir tā kā mūsējā. Un tā ir tā taisnība, kura jāpiepilda, kad Jēzum vajadzēja kļūt tādiem kā mēs. Un tad viņš varēja izpildīt debes tēva prasību, kļūt par Dieva jēru, kas mirst mūsu vietā. Tad, kad kļūt pilnīgs cilvēks. Un otra kristība nozīme Jēzum tieši tāda arī ir. Dievs gribēja atklāt viņu kā pasaules glābēju tieši kristību dienā. Un tas svētais gars varēja uz viņu nākt arī neredzamā veidā. Un neviens nebūtu zinājis, ka viņš ir Dieva dēls. Bet visi tagad zināja. Kāpēc? Tāpēc, ka nonāca balodis, tas ir redzams. Pravietis saprata, ka tas ir svētais gars, nevis vienkārši balodis. Viņam Dievs atklāja un teica, tas ir svētais gars. Tas nav kaut kāds balodis. Un balss atskanēja no debesīm, šis ir mans mīļais dēls. Tātad debesu tēvs vēl apliecināja jau pašā sākumā, ka Jēzus Kristus ir tas, par ko viņš vēlāk sevi visiem stāstīs. Par Dieva dēlu. Un Jānis Kristītājs, viņš ar liecinu saka, un es esmu redzējis to un dzirdējis visu. Un es jums to apliecinu. Tātad Jēzus Kristus atklāšana pasaulē kā pestītāju notiek šajā brīdī, un tas ir tiešām svarīgs brīdis, jo svētais gars, paliekot uz Jēzus, apzīmē viņu par Mesiju, jeb Dieva gara piepildīto. Un paša debes tēva balss viņu nosauc par Dieva dēlu. Un tas, ko mēs ticības apliecībā visu apliecinām. Dieva vienpiedzimušais dēls, mēs viņu saucam par Jēzu Kristu. Mēs to liecinām. Bet to pašā sākumā par viņu liecināja ne Jānis Kristītājs, bet pats Dievs liecināja kristībā, ka viņš ir Dieva dēls. Mēs savukārt no šīs lietas esam kaut ko arī saņēmuši. Vai jūs zinat, ka visi, kas Jēzus Kristus vārdā ir kristīti, ir Dieva bērni? Zināt, redziet, kad mūs nokristīja
kad mēs saņēmām Svēto garu, kā dāvana arī mūsu Dievs nosauca par saviem bērniem un pieņēma savā ģimenē. Redziet, cik ir labi, kā esam kristīti. Kā tas viss notiek šajā kristībā? To es negribu stāstīt, kā tas notiek, tāpēc, ka laiks tam nav. Mums vajadzētu vēl vienu otru stundu. Bet vien mums jāzina, ka tas būtiskākais ir tieši tas, ko Pēters teica, saņemt Svētā gara dāvanu. Jo Dievs kristībā mūs maina. Ne mēs paši sevi izmainījām. Tam mums ir jātic, ka viņš darbojās mūsu dzīvē līdz pat šai dienai un darbosies līdz pasaules beigām.